Man šī teorija absolūti pilnībā mainīja dzīvi. Es neuzskatu, ka visi sociālai darbinieki, kuri šobrīd praktizē sociālo darbu, ka viņi drīkst to darīt. Tu tik ļoti šobrīd kļūdies, un es tūlīt pastāstīšu, kur. Nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi ir milzīgs resurss. Šodien sarunā ar Ruti mēs pieskārsimies, man liekas, ļoti dziļām lietām. Par lomu, par integritāti, par prestižu, par attieksmi pret cilvēkiem, par profesiju. Un šī ir tāda būs intensīva saruna, nevis intervija, bet tik tiešām saruna ar diviem kaislīgiem cilvēkiem. Tātad, es saprotu, ka pie mums šodien ciemos uz podkāstu sasnāca cilvēks parastais. Mēs kā vienmēr parasti atrodamies brīnišķīgā Ventspils valstspilsētas bibliotēkā, kurai šogad ir 105 gadi. Pasākumu rinda. Tātad, pie mums šodien ciemos ir Rute. Jā. Tas ir kaut kas igaunisks, somisks? Kā man apnicis, bet labi. Jā, es piekrītu. Es izcēlos ar baigu originalitāti. Īsā versija. Es nāku no kristīgas ģimenes. Mans tēvs bija mācītājs, un Bībelē ir tāds vārds Rute, jo ir tāda Rutes grāmata. Jā. Tad no turienes. Nav nekas interesantāks. Tas parādīja savu tumsonību. Okay. Jā, tad viesos ir Ruta. Un mums būs viena tāda interesanta tēma par integrālo sociālo darbu. Pareizi izteicos? Vai mums būs tēma par integrālo sociālo darbu? Pieeju sociālo darbinieku profesionālajā darbībā. Jā, ir tāda integrālā teorija. Jā, okay, būs. Tas būs dziļi. Tas ir vispār dziļi. Būs, okay. Tas ir dziļi. Tas ir dziļi, jā. Bet tai pašā laikā tu esi strādājis arī par sociālo darbinieku, cik es zinu, Sarkanajā krustā, aprūpes birojā. Jā. Vai kaut ko esmu aizmirsis, vai kaut kas vēl ir svarīgs? Jā, es domāju. Izglītība eksistē. Tātad tā, un kur? Stradiņu universitātes. Beidzot man ir cilvēks, kurš nav beidzis attīstību. Aleluja. Labi, mēs tagad drusku esam iepazinušies par tevi, kaut ko dzirdējuši. Un kā tu vispār izdomāji? Kā tu nokļūsi sociālajā jomā? Vispār tad es varētu iedalīt tavu jautājumu divās daļās. Jo viena būs tā personīgā pieredze, un otra būs tā jau profesionālā, kur tu ar kaut kādu prātiņu sāc visu. Man vispār bija ļoti jautra bērnība, pateicoties savam tētim, kurš vairs nav šajā pasaulē. Viņš arī bija cietumu kalpošanas apvienības kapelāns, un viņa dzīve tika pavadīta kalpojot cilvēkiem. Tur es ieraudzīju visu. Jau ļoti, ļoti agrā bērnībā es atceros, ka mēs arī vedām cietumniekus, kuri notiesāti uz mūžu, mēs vedām uz mūsu laukiem kā uz rehabilitāciju. Un es atceros, kad es biju maziņa un es sēdēju sava tēva busiņā, un es, protams, tad nezināju, ka man blakus ir cilvēks, kurš nogalinās citus cilvēkus. Neieju detaļās un visu savu bērnību neizklāstot. Man tēvs iemācīja mīlestību pret cilvēkiem. Bērnībā tika iemācīta cieņa pret visiem cilvēkiem, ka tu neesi labāks arī par to, kuram dzīvē nav paveicies. Tas tagad skan ļoti tā klišejiski un leiputriski, bet tā tiešām ir. Kāpēc tas skan ļoti aizmirsti, manuprāt? Jā, bet... Bet es pieļauju ar to, ka ne jau tas, ka šos vārdus vairs nelieto, bet to jēgu, ko tu viņos ieliec, kā es dzirdu, no tēva, kas ir mācītājs, kas ir kalpojis, kas ir cietumnieki, kas ir slepkavas, un tā ir dzīve, un tādi cilvēki ir. Tam ir cits saturs nekā šobrīd, kad no visām pusēm jābūt cilvēciskam. Jā, bez birokrātijas. Jā. Es neatceros, kad mēs pildījām dokumentu par to, kāds intervences plāns ir veikts ar šo cilvēku. Jā, un kā mēs saprotam cilvēcības definīciju. Jā. Tas vienkārši nāca no paudzes uz paudzi. Jā, tas tika, es ticu, ka arī tā ir lieta, ko tev ieliek ģimenē. Jā, tieši tā es domāju. Tev parāda to visu. Un, bet ir bet. Tātad, kāpēc es atgriezīšos, kāpēc es gribu iedalīt divās daļās, personiskajā un profesionālajā?
tu nevari, es uzskatu, šī arī būs cita tēma, kurai mēs varam pieskarties. Es neuzskatu, ka tu vari tikai ar sirdi veikt sociālo darbu. Tur bišķiņ prātiņam arī ir jābūt. Es domāju, kurš tev piekritīs. Jā. Un vēl viens kadrs bija, kā Es pat teiktu, prātiņam varbūt tas skan tā, bet zināšanām jābūt. Es domāju, prātīgumam pat. Es domāju, ka arī prātīgums var būt bez zināšanām, bet tam ir jānāk vai no pieredzes, vai no zināšanām, manuprāt. Labi. Okay. Labi, es varētu tagad stundām stāstīt par savu tādu privāto, personisko pieredzi sociālajā darbā ar cietumniekiem, cilvēkiem no reģioniem, dzīvniekiem, būtnēm un tā tālāk. Bet par to profesionālo, tas viss notika netīšām. Man liekas, tas tāds klasiskais, cik es dzirdu, sociālo darbinieku stāsts. Netīšām mani uzaicināja strādāt, aizvietot darbinieci Latvijas Sarkanajā Krustā uz mēnesi. Tipa tas ir tas stāsts uz mēnesi un tad palika. Cik garš ir mēnesis? Jā, un vienmēr sakot, mēnesis aizgāju uz 6-7 gadiem, bet, protams, ar pārdomām pa ceļam. Un tad izglītība piespiedu kārtā, kam es tik ļoti pretojos, jo man likās, ka cilvēki ar augstāko izglītību ir iedomīgi snobi, kam tā augstākā izglītība ir vajadzīga, ar cilvēkiem jārunā vienkāršā valodā. Man likās, ka cilvēki ar augstākām izglītībām kļūst ciniski, jo teorija tā kā pārņem tavu sirdi. Tā ir mana šī brīža tāda. Es to esmu varbūt arī personiski pieredzējusi, nesaucot vārdā. Vai es atbildēju uz jautājumu? Nē. Labi. Nezinu. Nav komentāru. Jautājums bija, kā tu nokļuvi sociālajā darbā. Tu viņu saliki divās daļās. Viens ir no ģimenes, tā kā mantojums. Tas ceļa gājums, ko tev ir iedevusi tā maizes gabals, ko tev iedeva ģimene. Un otrs tu runā par to, ka jebkurā gadījumā jābūt kaut kādai profesionālai izglītībai, profesionalitātei, kas sastrukturizē, ka tā ir zinātne, kas saliek to visu vēl kaut kādā saprotamā, attīstāmā, pieņemamā veidā. Pareizi es sapratu? Jā. Kas bija tavs, tu saki Sarkanajā Krustā. Ko tu darīji Sarkanajā Krustā? Kā tur, kas bija tavu pienākumu ikdienas? Es vadīju struktūru vienību, birojam aprūpe mājās. Tas nozīmē, ka zem manis bija aprūpētājs, kuras devās pie senioriem uz mājām un veica aprūpes pakalpojumu. Tās bija manas ugunskristības. Man likās, ka es telefonu lādēju kādas 3 reizes dienā, jo seniori ir ļoti vientuļi un viņiem patīk parunāties. Un, ja tavs telefona numurs nokļūst pie seniora, kuram ir demence vai kāda cita vecuma slimība, tad tu vari aizmirst par brīvdienām. Tālūk, tur es ieguvu tādu vispār augsto dušu, ko nozīmē sociālais darbs ar cilvēkiem, kur nevienmēr darīs to, ko tu gribēsi darīt. Tas arī manu raksturu salauza, jo es esmu savā ziņā perfekcionista. Un man patīk, kad viss notiek pēc mana prāta, bet tāpat kā bērniņi un veci cilvēki, tur tev ņifiga nenotiks pēc tava prāta. Tā kā tu vari aizmirst, tur vari aizsūtīt 16 aprūpētājus, viņas visas ir zagles, viņas visas grib tevi nogalināt, un tad tu ar labklājības departamentu sēdi uz telefoniem un attaisnojies. Tur bija augsta duša, Ermīna, tiešām. Bet tā bija augsta duša tev kā personībai, tavam raksturam, tavam dzīves skatījumam un savam spoguļattēlam, ko tu spogulēji. Noteikti, jā. Un ko tu par to saki? Forši. Tas bija forši? Jā, protams. Augsta duša ir forši? Protams. Paskaidro man. Nesaproti? Visur, kur var tevi palaust, visur, kur var tev likt paskatīties uz lietām savādāk. Tas viss ir ļoti labi, manuprāt. Brīnišķīga mana personiskā pieredze deva man iespēju izprast labāk darbu ar senioriem.
būšu atklāta. Katra otrā diena bija tāda, kad kāds seniors mirst. Katra otrā, trešā diena. Tas ir nāves jautājums. Nāves jautājums tas ir tāds ļoti. Un dažkārt tu esi tas cilvēks, kas zvana radiniekiem, un tu esi pirmais cilvēks, kurš to pasaka. Wow. Kamēr tu pats tam neesi izgājis cauri, tas viss ir tā. Tu redzi, tev ir 10 kafijas uz galda, tev ir šitāda čupa ar dokumentiem, atskaites, viss, kas tev ir jāizdara, tur vēl cilvēki stāv tev gaida, un tu zvani, un kā tu to saki? Tur Mārīt, Judīt, Pēterīt, jūsu mamma ir aizgājusi, es izsaku līdzjūtību, pī. Tas ir tā, kā tu to pasaki. Tad es pat izgāju cauri šim procesam, kad man tēvs aizgāja, un Ervīna, tas, kā tad tu saki šo, bišķiņ savādāk. Kad tu pats piedzīvo zaudējumu. Jā. Un vispār es arī ticu, ka sociālajā darbā mēs nevaram aizvest otru tur, kur mēs paši neesam bijuši. Bet tam ir jābūt tādam izdziedinātam, tādam veselīgam. Tā kā es sapratu, ka es nevaru tā izdziedināt to, kam es izgāju cauri, es aizgāju prom no Latvijas Sarkanā Krusta, jo es sapratu, ka es to nevaru. Es tikai gribu precizēt chronoloģiju. Jā. Stradiņa universitāti pabeidzi. Tu jau profesiju, izglītība tev jau bija tajā mirklī, kad tu strādāji Sarkanā Krustā? Es paralēli studēju. Tu paralēli, tev nebija vēl izglītība? Nē, ok. Vienkārši, lai tā man... Jā, es biju sociālās palīdzības organizators, un tad mācoties, studējot, to arī var strādāt savā profesijā. Tā jau daudz dara. Okay. Labi, aizgāju no Sarkanā Krusta. Aizgāju no Sarkanā Krusta. Domāju, nafik šito visu. Nafik ko? Sociālo darbu. Ļoti drosmīgi. Un kā? Iešu skarbā, brutālā biznesā. Viss, negribu redzēt. Ieroču tirdzniecību? Jā, bet es domāju, viss. Tā kā neglābšu nevienu cilvēciņu, nevienu dzīvnieciņu, nevienu būtnīti, negribu redzēt, nedošu naudiņu bombzīšiem. Viss tā kā es eju brutāli, tā kā maksimāliste no viena grāvja otrā grāvī. Man noteikti palīdzēja studijas. Tur gan es varu pateikt savai Rutes pusē, kas bija pirms vairākiem gadiem par to, ka es biju galīgi stulba. Kad es domāju, ka izglītība un zināšanu iegūšana nav vajadzīga, jo tas tev bišķiņ sakārto to visu padarīšanu. Es pabeidzu bakalauru paralēli, un tad es aizgāju strādāt par personāla vadītāju uzņēmumā. Un es domāju, tur smuks office, tur nesmird, nav tarakāni, tā kā nebūs tur Jūlija, Maija, tur Ieviņa, kura zvanīs un teiks, ka viņai lupatiņas ir pazudušas un būs miers. Un smieklīgi mana pirmā darba diena ir, man pretī ir kurmāms cilvēks, kurš ir sakāvies dienesta viesnīcā. Un es domāju, bēgu. Karma. Ir zibenīga lieta. Jā. Bišķiņ jau aizbēgu, bet sociālais darbs ir visur. To, ko es zinu, tev bija, kur maģistratūra arī pabeidzi? Nē. Tad tas darbs, par ko mēs te pieminējām sākumā, integrālā pieeja sociālo darbinieku profesionālajā darbībā, ir bakalaura darbs. Jā, tas ir mans bakalaurs. Var drusku pastāstīt par es tā kā arī jūtos 20 pār gadus sociālajā jomā strādāju, bet es kaut ko pirmo reizi tādu dzīvi. Es neļauju kulēries. Nē, izklausās gudri. Nē, briesmīgi gudri. Tāpēc es saku, es negribu. Tā man ir ļoti, ļoti mīļa tēma. Es arī pastāstīšu, kas ir integrālā teorija bišķiņ. Bet es negribu izklausīties snobiska. Tā kā, kad tā kā tie ir gudri vārdi, viss kaut kāda, bet tā būtība. Veļas mašīnas ražotājs, lai dotu garantiju. Integrālā teorija ir Kena Vilbera, es viņu nosaukšu par tādu filozofisko bērniņu. Viņš ir amerikāņu filozofs, transpersonālās psiholoģijas praktizētājs. Ļoti, ļoti gudrs cilvēks, manuprāt.
Viņš ir izveidojis šādu teoriju. Ir dažādas teorijas sociālā darbā, vai ne? Nu, Runā. vienīgais, ko es atceros, ka ir grāmata Peina. Ļoti tāds simbolisks uzvārds, ja tulko no angļu valodas, jā, un tur ir kaut kāds apkopots par teorijām. Jā, nu ir tādas teorijas. Ir arī izdoti visādi sējumi, ne visādi, bet konkrēti no teorijas praksē un no prakses teorija. Tā, ka, nu, ir tādi, ja? Ir tādi. Nu, ja tu tā saki. Un viņam ir ļoti, ļoti interesanta teorija. Teorija ir apkopota zīmējumā kā tāds kvadrants. Kvadrants ir 4 stūris. 2x2 matrica. Tev ir jāzīmē. Nu, es tā mēģinu iztēlot. Vienā ir es, tad ir mēs, tad ir tas un tie. Un tad ir individuāli, tad ir kolektīvi, tad ir objektīvi, tad ir subjektīvi. Un tas ir kā tāds teorētisks instruments, ar kuru apskatīt lietas kopumā. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs holistiskai pieeja. Nu, ir tas vārds arī modīgs, vai ne? Tas nav, nu tas ir jau no vecuma laikiem vārds. Nu, jā. Viena no pieejām sociālajā darbā, gan reliģijā, nu daudz, kur tika izmantots holistiskā pieeja. Jā. Nu, un man šī teorija absolūti pilnībā mainīja dzīvi. Vienkārši tu vairs neskaties uz lietām vienkārši. Pieņemsim, es tagad varu skatīties, te ir Ervīns. Es jau tādu turpini. Te ir Ervīns, viņam ir brilles, viņam ir krekls, viņam ir džins un viņam ir krūzīte, no kuras viņš cer. Bet un viņam nav viena kurpa kājās. Bet es arī varu skatīties uz tevi kā uz cilvēku, pieņemsim, ar savām pieredzēm, ar savām ticībām, ar saviem skatījumiem, ar savām kaut kādām attiecībām. Nu, respektīvi, mazliet dziļāk, pieņemsim, es arī varu skatīties uz tevi kā uz tādu cilvēku, bet, nu... Nu, kā es esmu pieradis, kā pēdējos gadus 7 uz mani skatās. Kas ir tas, kā tu nonāc līdz tam, nu, kad... Jā, labi, bikses, apvenes, plikas, kājas, brilles, tas ir tas ārējais veidols, nu, kas mums katram piemīt. Jā. Kā tu nonāc līdz manīm, nu, līdz manai iekšējai būtībai? Es sāku interesēties, ir tāda emocionālā inteligence, arī vēl viens gudrs vārds, bet man liekas, ka tā ir nenormāli būtiska, un šeit gan es pakomentēšu. Es neuzskatu, ka visi sociālai darbinieki, kuri šobrīd praktizē sociālo darbu, ka viņi drīkst to darīt. Kāpēc es saku, tas ir normāli? Nu, tas nav nekas briesmīgs, ko tu saki, tā ir realitāte. Nu, tāda ir mediķiem, tāda ir skolotāji, tāda ir policisti, tāda ir politiķi, tāda ir uzņēmēji. Jebkurš cilvēks var pateikt, ka viņš nav savā vietā. Nu, atradīt jebkurā jomā. Visu cieņu tiem cilvēkiem, kuri var pateikt, es neesmu savā vietā. Nē, es biju pārteicos, par kuriem var pateikt, viņi nav savā vietā. Nu jā, bet kur laikam manī ir tas ezis, kas ir arī šī emocionālā inteligence, ka tu apzinies, ko tu vari darīt, ko tu spēj dot un tam līdzīgi. Tas ir drusku cits jautājums. Nu, jo arī, zini, par ko Ervīnu vēl es domāju? Es nesen dzirdēju par šo misiju. Jā, es piekrītu, sociālais darbs vispār ir misija, bet vai sociālais darbinieks var pateikt? Ir misionārs. Jā, nē, Ervīna, pilnīgi nopietni. Un to teica, es arī teikšu vārdā, tas bija labklājības ministrs, kurš saka, es vienmēr esmu uzskatījis, kad sociālais darbs ir misija. Bet Ervīna, nē, paklausies, iedomājies. Pagad, tu uzskati, ka sociālais darbs ir misija? Nē, un es tev paskaidrošu. Mēs jau mums, nabaga sociālajiem darbiniekam, uzliekam zīmogu, tu esi misionārs, tu pildi misiju. Tātad, kas ir tavs pienākums? Tavs pienākums ir palikt pēc 6, jo tev taču ir superlaba sirds. Tavs pienākums ir pildīt tos dokumentus vēl cītīgāk, vēl vairāk, spaidīt pogas tajā sopā vēl cītīgāk, ātrāk un tā tālāk. Mēs jau kultivējam sabiedrībā to prestižu sociālā darba. Ka tu esi tas, kuram ir jākalpo un jācieš. Nē, fuj! Bet tu aizskārt ļoti svarīgu tēmu, jā, kā mēs paši sevi redzam. Jā? Un kā mēs paši sevi redzam, kas mēs esam. Prezidenta cienīgs jautājums. Kas es esmu? Kā sociālais darbinieks? Gribēju mazliet tur garīgāk, dziļāk iet iekšā, kas mēs esam, bet... Nē, paliksim pie sociālā darba. Es biju vienā konferencē vai seminārā. Nē, tas bija sociālā darba festivāls Latvijas universitātē.
fantastisks pasākums. Un tur bija darba grupas, tur bija diskusijas, un viena no diskusiju telpām, istabām bija sociāla darba identitāte. Nevar nodefinēt. Un es arī dalījos ar savu sāpi, kad man ir ļoti daudz jautājumu par sociālo darbu. Vai tiešām tas ir tā kā ir, vai tas ir pareizi, vai tas ir viss, ko mēs varam, vai tiešām mēs nevaram kaut ko efektivizēt, vai mēs nevaram sevi pasniegt tātad nevis kā misionārus un tādus kalpus, kuri nolieks galviņu un pateiks, jā, labi, strādāšu virsstundas bez maksas, nekas, mana ģimenīte cietīs un tam līdzīgi. Vai mēs tiešām varam paši sevī mainīt to skatījumu? Un beigās mēs tiešām tik forši izdiskutējām, ka tur ir tik daudz komponentus iekšā sociālā darba identitātē, jo tās lomas, ko sociālais darbinieks strādā, nevis spēlē, viņas ir daudz un viņas nevar ierakstīt vienā vārdā. Jums atceros, tur bija kaut kāda vesela lapas puse? Jā, mēs ar A3 vai pat A2 lapus sapildījām. Nē, es atceros no tās kaut kādām mācībām savā laikā. Tur bija lomas par lomu spēles, riktīgas varēja spēlēt. Jā, bet pie kā jūs nonācāt? Īsos vārdos. Ka nevarat nonākt. Ja? Jā. Viena lieta ir nodefinēt. Visdrīzāk katram jau ir kaut kāda sava identitāte. Ja? Es esmu sociālais darbinieks, mana misija ir iet kopā ar klientu viņa vēlamajā virzienā, neskatoties uz to, ka viņa virziens, manuprāt, ir nepareizs. Viena pieņemsim. Ja? Un tad man tur ir lomas, es viņu pārstāvu, aizstāvu, tur maģiskā pendele, palīdzu viņam nokļūt ciešanu bezdibenī. Bet nav tādas vienotas, ja? Un nav arī vienādas definīcijas. Cik darbinieki tik visdrīzāk kaut kāds stāsts pagriezīsies. Kas priekš tevis ir darba prestižs? Es domāju, ka viss sākas ar sevi. Es nebūšu populāra un tagad netēlošu gudrāku nekā es esmu. Jāmaina tas, jādara tagad visiem šitā, jāiet piketēt. Es domāju, ka sākam ar savu integritāti. Man šī arī ir sāpīga tēma, vai mēs esam patiesi cilvēki? Vai mēs esam patiesi pret saviem klientiem, cilvēkiem, vai mēs esam patiesi pret sevi? Es ļoti vienkārši šo redzu, ļoti vienkārši ar viņu. Vienkārši sākam ar sevi. Viss. Izkopjam to savu dārziņu. Nezinu. Un tad ejam uz sociālo dienestu un esam game changeri. Vienā sarunā, burtiski, gan jau tā nav nekāda statistika. Ja? Vienā sarunā, kas jau ir notikusi mums par šo pašu tēmu, mēs nonācām arī līdzīgi, citiem vārdiem, bet, kā es saprotu, līdzīgam stāstam. Un tad mēs runājam par to, vai sociālam darbiniekam psihoterapija, kas sevi ietver, manuprāt, sevis apzināšanos. Es pieļauju, ka varbūt ir citi veidi, bet man tuvākais un saprotamākais ir psihoterapija. Es nezinu, varbūt var kaut kā savādāk. Vai tas būtu obligāti šādās profesijās? Viennozīmīgi. Kurš par to maksās? Es domāju, ka valstī ir izdevīgāks viens apzināts sociālais darbinieks nekā 10 darbinieki, kuriem nebūtu jābūt tur. Tu tā baigi nemoderni, nepareizi. Manuprāt, tu baigi nepareizi runā. Nē. Bet man patīk. Es uzskatu, ka nav efektivitāte, un es nerunāju to, ko esmu TV-netā izlasījusi, vai Delfos, vai Jūlijas tante teica, ka viņai pagastā māsicas brālēns tā strādā. Es runāju no savas pieredzes. Strādājot Latvijas Sarkanajā krustā, man bija fantastiski iespēja sadarboties ar vairākām institūcijām. Ko tas nozīmē? Tas bija tāds multidisciplinārs darbs ar vairākiem profesionāļiem. Psihoterapeitiem, valsts institūcijām, privātām organizācijām. Un vienkārši tu vienā brīdī apsēdies un tev šķiet, taču pilnīgs kaut kāds vāveres ritenis. Tur, es nezinu, esmu bijusi situācijās, kur 3 cilvēki risina vienu situāciju, ko varēja vienkārši ar vienu zvanu palīdzību izdarīt. Es vairāk, labi, es arī nebūšu, tas būs garlaicīgi, ja čīkstēšu par birokrātiju, par to es vispār negribu runāt, bet par tādām elementārām lietām. Absolūti elementārām. Es esmu pikta, es esmu dusmīga par ļoti daudzām tēmām. Šis ir interesants. Par ko tu esi dusmīga? Kā tu nonāci līdz savām dusmām? Labi, es nevaru teikt dusmīga, bet... Tu tikko pateici. Labi, esmu sieviete, esmu emocionāla. Es vairāk neesmu dusmīga. Es esmu sieviete, man drīkst. Es drīkstu. Bet
Man vienkārši, mani sadusmo, jā, labi, ok, kā tu gribi, sākam vārdu sadusmo. Jā, es esmu pēc rakstura cilvēks, kam patīk iet uz mērķi. Un man kaitina, kad es redzu tādu sevis žēlošanu, sevis sūkstēšanu, tādu lietu nedarīšanu. Un tad vispār man arī ir tā sevis latvieša žēlošana un tāda nabadziņa. Bet tu jūti, par ko es runāju, ja iet runa par sociālo darbu, tu nejūti tajā visā to tādu smagumu? Es 5 gadus esmu prom. Es nezinu, kā ir tagad. Labi, caur citiem cilvēkiem. Es gribu un negribu atbildēt. Jā. Kāpēc? Ko? Kāpēc? Man nav īsti man nav objektīva iemesla atbildēt. Es nezinu, kā ir tagad. Ja? Tas, kas bija 6 gadi atpakaļ, vai cik ir pagājuši, kad es strādāju Rīgā, ja? Un arī no tā skatu punkta, ja? Ir cits redzējums. Kas redzējums ir tāds, ka jā, mēs paši darām sev pāri, kā profesija. Mēs paši esam izvēlējuši, un es tev piekrītu, mēs varam lietot upura lomu, mēs varam lietot šo te žēlošanos. Mēs esam neapmierināti ar atalgojumu, ar darba apstākļiem, bet mēs vienalga velkamies uz darbu. Ja? Priekš kam? Ja? Kaut gan atkal, ja es esmu objektīvi pret sevi, es 2 gadus vilkos uz darbu. Tas tāds pats. Tāds pats, ja saprot, es tāds pats, ja, pirms pieņēmu to lēmumu, aiziet. Labi, es varu sev uzsist uz pleca, es pieņēmu lēmumu aiziet. Jā, ok. Es čīkstēju kolēģei, savas profesijas kolēģei. Es esmu biedrībā, un es sēžu un domāju, es mācījos kursā ar superīgām 11 meitenēm, nenormāli spējīgām. Protams, jūra līdz ceļiem visām tajā laikā, un tam līdzīgi. Kāpēc nav biedrībā jauni cilvēki? Atbild man šo jautājumu. Nē, es tagad uzdodu kosmosam. Nē, tas nav jautājums, ko... Nē, man šis jautājums šķiet ļoti, ļoti svarīgs. Un es arī vispār domāju par to nākotni. Arī profesijas kolēģi stāstīja par to, ka bija ēnu dienas sociālajā dienestā vai kā, un atnāca jaunie interesanti un saka, kur ir loft zona, ja, kur ir iPhone, un ka bez trīnīša es šeit nenākšu. Tāda ir mūsdienu paudze. Ļoti normāli. Nē, jā, bet te ir arī tas jautājums tagad par to mūsu nākotni. Tātad, tu pati atbildēji, viņi atnāk, un tad vairs nav misija, jautājums par misiju. Ja? Tur nav jautājums par lomām. Tur ir jautājums par vērtībām. Jā, tad kur ir tas otrs grāvis? Viņi ir veseli ar veselīgu attieksmi. Labi, man provokatīvs jautājums. Kā tu domā, kura sociālā darbinieku grupa savu darbu izdarīs labāk un neizdegs? Vai arī vienkārši izdarīs labāk vai neizdegs? Tas ir jautājums kosmosam. Tagad kosmosam, nevis Darvīnam. Atgriežoties pie mūsu stāsta, viena lieta, ko mēs arī pieminējām, tad mēs vairākas lietas garām ejam, bet pie vienas es gribu pieturēties drusku, tur kopā ar prestižu un profesionalitāti mēs pieminējām arī izdegšanu. Es piedzīvoju. Es neprasu tur baigo definīciju un dziļu sirdstāstu, plosošu. Jā, tas noteikti bija saistībā ar manu zaudējumu, un kad es sapratu, ka es nevaru strādāt ar cilvēkiem, kur iet uz privātā dzīvē. Jā. Un es sapratu, ka es daru sliktāku sev tajā brīdī un arī saviem darbiniekiem, saviem klientiem. Kā tu raksturot, kas ar tevi notika tajā mirklī? Sākas marazmi. Wow. Es tos nosaukšu, labi, citiem tā ir ikdiena, man tas ir marazms, kad tu sāc apvainoties uz cilvēku, kurš nav vesels. Kad tu sāc atvainoties nevis uz viņu, bet uz viņa rīcību. Man liekas, ka tas jau ir tāds
rādītājs, ka kaut ko te bišķiņi tagad ir jāievēl gaiss, un ka tu arī saproti, ka tā darba dzīve sāk pārņemt privāto dzīvi. Nu, man nebija traģiskie stāsti. Tiešām man ir paveicies. Man nebija traģiskie stāsti. Es ļoti ātri sapratu, ka done. Nu, tā kā man vairs nav ko dot. Es labāk eju prom un nāk kāds cits, kurš... Nu, tad un pirmajā dienā satiec kurmām cilvēku, kas sakāvies dienas tiesnīcā. Bet zini, vajag aiziet prom, lai tu atgrieztos. Nu, es tam ticu. Vai es atgriezusies? Es domāju, es atgriezīšos jau ar tādu savādāku skatījumu. Un, jā, man ir plāni. Tad netiek no šitā prom. Ja tu esi iekšā, tad netiek. Jā, un kas tev vēl atpakaļ? Šoreiz, ja agrāk es teiktu sirds, tagad arī saprāts. Prāts. Man patīk... Sociprāts. man patīk uzņēmēja darbība, man patīk drives. Jā. Man patīk, man vairs nevajag šito, ka man sit uz pleca. Man nevajag, lai mani validē. Tagad tu esi labs sociālais darbinieks, tu esi atrisinājis šo intervenciju. Nu, tā kā man nevajag šo visu sadaļu, pieņemsim, vai arī man nevajag, es jūtos svarīgi, es esmu atrisinājusi klientam sociālo problēmu. Man prasās kaut ko vairāk, plašāk un papētīt, kādas ir iespējas, kādi ir projekti. Nu, man ir sajūta, ka man ir ko dot. Es dzirdēju vārdu uzņēmēja darbība. Nu, man ir baigi grūti saukt šito kopā šobrīd. Tu zini, sociālai uzņēmumi nav pazīstami? Nu, sociālais uzņēmums, jā, bet tas nav, es to neesmu iedefinējis kā sociālo darbu. Tu tik ļoti šobrīd kļūdies, un es tūlīt pastāstīšu, kur. Nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi ir milzīgs resurss. Sociālais uzņēmums var risināt sociālās problēmas. Jā, protams, bet tas nav sociālais darbs. Risināt sociālās problēmas nav sociālais darbs. Jā, bet ja ir sociālais darbinieks ar izglītību, tad tas ir sociālais darbs. Bet vienalga tas paliek. Saprot, tas ir tas, kas man liekas, mums ir ļoti svarīgi saprast. Ir sociālais darbs. Jā, man priekš manis. Sociālā uzņēmēja darbība ir ļoti laba tēma, bet tas ir ārpus. Nu, tu pajautāji, tad es atbildu. Bet Dievs pasaka, tāpēc jau šīs sarunas arī notiek. Es domāju, cilvēki padomās, un daļa piekritīs tev, daļa piekritīs man. Būtu arī labi, ja kāds, kas klausās komentāros, uzrakstītu savu domu. Ja? Vai sociālais darbs, vai sociālā uzņēmēja darbība ir sociālais darba ietvarā vai nav. Un ja ir, tad kāpēc, un ja nav, tad arī kāpēc. Ja? Mans pamatojums, es vienkārši meklēju, man ir apnicis sarežģīti risinājumi. Šis ir ļoti labs jautājums. Es cenšos pieiet dzīvē vienkārši. Ja? Kas ir primāri? Uzņēmēja darbība. Viss. Izliekam viņu ārā, un tad skatāmies, kā viņu var turpināt. Viss. Pat redzi, tāpēc man patīk integrālā teorija. Un lūk. Un ko tas nozīmē vēl vienreiz? Tas nozīmē, ka sociālajie uzņēmumi var risinot sociālo problēmu, definēt sevi arī kā sociālais darbs. Pilnīgi piekrītu, bet tas nenozīmē, ka es piekrītot šam nonāku pretrunā ar to, ko es saku pirms tam. Labi, miers. Pietiek. Beigsim kauties. Mēs taču nekaujamies. Dievs pasaka, tieši tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc šis raidījums notiek, ir tieši tā uzzināt kaut ko jaunu, veicināt domāšanu. Jā. Lai arī klausītājs vai skatītājs izdomājas par kaut kādām lietām. Man liekas, tas tavs pienesums, kas šobrīd tādiem diezgan tiešiem vārdiem, viņš ir ļoti labs. Un līdz ar to arī gribētos tā saprast, uz kurien mēs ejam. Kā tu redzi sociālā darba nākotni? Jā, šī ir diezgan tāda smaga tēma. Laikam, reti kurš šobrīd varētu kaut ko pozitīvu pateikt. Lai patēlotu gudru, es varu padalīties, es iemaldījos Latvijas universitātē arī vienā pasākumā, kur bija pētījumu apskats, un viens no pētījumiem bija arī par to, ko nozīmē vārds krīze. Un šim gan es varētu pieskarties šajā kontekstā. Mums ir jāmaina, atkal tas tik gudri, krīzes intervences. Mums ir jāmaina, kā mēs skatāmies uz cilvēku krīzes situācijā, jo šobrīd krīze vairs neilgst. Un es citēju, to neesmu izdomājusi. Paldies vēl gudrākām galvām, kuras to ir sapratušas, kad mums jau krīze
pieņemsim, palīdzot Ukrainai, palīdzot Ukraiņu bēgļiem, nu, tas nav intervences plāns, kuru 5 dienās var atrisināt. Tas ir gadiem. Es domāju, ka šī ir viena no lietām, mums ir jāmaina intervence tieši krīzes situācijā nokļuvušiem cilvēkiem. Tas būtu numur 1. Un otrkārt, es pastāstīšu kaut ko smieklīgu. Es Facebookā atradu pasākumu kvadroberu sajietas. Tu zini, kas ir kvadroberi? Tie ir cilvēki, un es nesodu, tie ir cilvēki, kuri apģērbas par dzīvniekiem, par suņiem un kaķiem, un taisa trikus, un viņi staigā un skrien, un tās bija domātas kā kvadroberu sacensības, ko es cerēju, ka tās būs. Un es teikšu atklāti, es tīri profesionāli, kā sociālais darbinieks, es gribēju aiziet un apskatīties, kas šajā pasaulē notiek, jo, būsim atklāti, mums ir jāiet līdzi visam, kas notiek, jo mēs nezinām, kurš būs mūsu nākošais klients. Suns vai kaķis? Tu gribi smieties. Mēs esam sociālie darbinieki, mums ir jābūt atvērtiem nākotnē. Ervīn, tā ir mūsu nākotne. Protams, beigās izrādās, kad kolēģis smējās, es esmu blondīna, beigās izrādās, ka tas bija aprīļa joks, bet es arī aizbraucu uz to Lucavas salu un es izgāju ārā un tur nekas nenotika, bet pieteikušies pasākumam bija vairāk nekā 1000 cilvēki. Tas nozīmē, ka interesanti ir, es nezinu, cik tur cilvēki reāli piedalītos, kā mēs viņus nosauksim, mākslinieki, būtības, personības un cik būtu skatītāji, bet Ervīna rekur ir atbilde. Manuprāt, tā ir arī mūsu nākotne. Un es nevaru teikt, ka viņa ir bēdīga vai nebēdīga, bet kā mēs, Ervīna, zinām, kas būs ar mūsu bērniem, kāda dzīves ceļa viņiem, kādas viņiem būs sociālās problēmas? Man ir vienkārši skaidrs viena lieta. Viena lieta man ir pilnīgi skaidra uz šo brīdi. Latvijā sociālais darbs izmirs kopā ar tautu. Bet, Ervīn, tu piekritīsi, kamēr ir kaut viens cilvēks Latvijā, būs arī sociālais darbs. Tāpēc es arī gribu saprast, kādu nākotni tu redzi. Es neuzskatu, ka sociālais darbs izmirs. Es nepieņemu to. Jo? Jo tā ir tava tāda, es nezinu, vai tā ir filozofija, vai tā ir pārliecība. Jo es saku, kaut viens cilvēks būs arī sociālais darbs. Jā, man liekas, tas ir svarīgi. Es domāju, tas ir svarīgi, jo saprast, kā mēs redzam to nākotni. Jo tad mēs varam kaut ko šodien sākt veidot šo projektu, ko mēs gribam sasniegt, kā mēs gribam to redzēt. Pieņemsim, es atgriežos pie taviem vārdiem, šis novecošanās process. Tātad, ja mēs sadalām budžetu, kuriem sociālajiem pakalpojumiem, šī ir statistika, kuriem sociālajiem pakalpojumiem aiziet visvairāk budžets? Tiem, kas ir tendēti uz senioriem. Jā, iespējams. Es arī neesmu sakojis tam līdzi, es paļaujos uz to, ko saka. Tātad kaut kādā mērā šī sociālā problēma, es nevaru nosaukt novecošanos par sociālo problēmu, bet tā mērķa auditorija diktē mūs kā sociālos darbiniekus. Tad tu esi no tiem, kas tā optimistiski tic, ka sociālais darbs ir mūžīgs. Atšķirībā no manis, kurš saka, būs finiteļa komēdijā. Bet es argumentēšu. Labi. Es uzskatu, ka viņš būs savādāks. Es ļoti ceru, ka viņš būs savādāks. Iespējams, sociālajie pakalpojumi nākotnē būs ar prevenciju, kas ir arī man ļoti, ļoti mīļa tēma. Un man vēl ļoti daudz jāmācās par to, kā to varētu attīstīt, bet preventīvi domāt par lietām, nevis to zividot, bet pat ne makšķeri, bet varbūt pat iegrūst lazdu krūmā un teikt, domā, atver acis. Rut, bet tas, kas man lika, tas, ko es sajūtu, baigi interesanto domu mūsu sarunā. Uz sociālo darbu, es neesmu to darījis, atzīšos. Nav man bijis tik augsti lidojumi. Sasīties uz sociālo darbu, tad biznesa modeļi. Kā biznesa. Kā nav, tas nozīmē pelnīt. Izmantojot šo, profesiju, izglītību, zināšanas. Jo mēs pelnām ar zināšanām, pieredzi, kurus mēs pielietojam dabā. Šī ir, man liekas, interesants pagrieziens. Jā. Vai ar sociālo darbu var pelnīt?
Es nezinu, vai ar sociālo darbu ir jāpelna. Es domāju, ka drīzāk otrādāk pateiktu, vai ar uzņēmēju darbību mēs varam risināt sociālo problēmu. Mēs ar uzņēmēju darbību varam risināt sociālās problēmas, un mēs viņus arī risinām. Un saņemt algu un arvien nekaunēties par to, ka mums kā cilvēkiem ir savas vajadzības un mums ir jāmaksā rēķini, un mēs vēlamies siltu ziemas zābakus un siltu ziemas jaku arvien. Vienkārši nekaunēties par to. Jāsaka godīgi, tu man ik pa mirklim samulsināji, ar ko ir ļoti grūti izdarīt. Man ļoti patika tavs tiešums. Man ļoti patika tā tiešā runa, kad tu sauc lietas īstajos vārdos. Iespējams, tas arī man samulsināja. Nav pierasts par šī tādi te ikdienā, ka tā maut. Jā, pirmo reizi dzirdēju par integrālo pieeju. Ir! Lūk, un es pieļauju, jā, ka šī saruna, ja kāds klausīsies, tad varbūt arī kāds samulsīs. Bet tieši ar to, ko kā tu teici, jā, es nevarēšu nocitēt, bet tā ideja ir tur, kad jo mēs vairāk samulstam, jo mēs vairāk domājam. Super, man prieks. Labi, Ruta, paldies, ka atnāc. Paldies. Bija prieks tev satikt. Prieks. Izskaties lieliski. Paldies.